Šodien mazliet tagad tāds gym vlogs, tev parādīšu, ko es daru gymā, kāpēc es to daru, pastāstīšu un uztaisīšu ēst vēl tā kā. Dai. Karoči brīvā kādu milzu maizīti. Ar tām dienām, cik es eju, ir tā, ka gyms ir vaļā, tai skolā tikai 3 reizes nedēļā, un pirmdiena, otrdiena un ceturtdien, jā, 2 dienas pēc kārtas, kas nozīmē, ka mans treniņu tā programma ir tīri izmainīta, lai varētu darīt 2 dienas pēc kārtas un tās 48 stundas restu priekš tiem 6 setiem, tā kā varētu ievērot. Šodien tīri īsu treniņu principā uztaisīt tikai skvatus, bench un pull-upus, un es jau eju taisīt ēst, tāpēc man reāli vairs nav laika. Man vajag paēst, un tad jau tā kā vajag turēt tās 2 stundas pirms gulētiešanas nēdušam. Tomēr jādabū no tā miega, cik vien var dabūt, tā kā ejam taisīt ēst. Ko mēs taisim? Rīsi, duņi, dārziņus šakal, brokuļiem. Opacā, nav labi. Galīgi nav labi. Sasals gaļa. Nav labi vispār. Ui. Karoči, dirsā. Tas ir prikols. Varbūt mēs varam dabūt te. Tad mikrovenā ielikt tur. Varbūt būs gatavs. Nē, nebūs gatavs. Karoči, ēdīsim tikai auzu pārslas. Varbūt grīķus, nē, rīsus pēc laiciņa. Bruh. Šodien izskatās, ka zemesviešu sviests būs tas, kas izglābis dienu priekš kalorijām. Sapēc jau 2 rupmaizes ar zemesviešu sviestu un pa visu šim būs zemesviešu sviests un protams, banāniņš, kā vienmēr būs. Nu, kā tu saproti, zemesviešu sviests pamatā tauki, kā jebkuras rieksts un taukos ir 2 reizes vairāk kalorijas nekā ogļhidrātos vai proteīnā uz gramu, tā kā, ja tev vajag steidzam kalorijas labi, tik daudz rieksts ēst nav tas labākais, bet tā ir opcija. Karoči, šis ir uzbriedis. Rīsus, ka jau kari uztaisīs, paēdīs bišķiņu, bet te vajag vienkārši banānu ielikt iekšā. Un es pat zinu, cik šis ir daudz. Šis ir
tieši 30 gramu. Es varu tā kā uzliekt uz svariem un gatavs, tāpēc, ka šo gadu jau, jā, vairāk kā gadu jau daru. Uzliekam 2. Rādam. Šis ir iemesls, kāpēc es neēdu no šķīviem. Viss birs garām, un tad vienkārši nav vietas. Te ir 600 gramu ar rīsiem un 250 gramu ar dārziņiem. Un vienkārši fakti viss ir. Ok, turpinam ēst. Beidzot, mēs esam pārēduši. Es domāju, es saskaitīšu kalorijas, man liekas, ka ir ļoti tuvu, bet arī vienkārši būs jāpēd vairāk. Un runājot par to treniņu, skvatiņus es taisīju, tāpēc, ka tas ir vienkārši ultimate vingrinājums, un es vienkārši gribu palikt labāks, tajos vairāk skvatot, tas tā kā tāds vīrišķīga lieta īstenībā. Un tad es tos benču taisīju, supersetoju ar pull-upiem. Benčus taisīju, tāpēc, ka es gribu piedalīties sacensībās, vienkārši caur tehnikumiem veidojas tādas benču sacensības. Tīri interesanti. Es domāju, ka es varu puslīdz kompītot. Es nezinu, cik tur vajadzēs svaru, bet es, gribu vienkārši uzaudzēt arī to, tāpat kā skvatus. Un pull-ups taisīju, tāpēc, ka vienkārši vajadzēja pull exercise, un es rītdien taisīšu rows ar incline dumbbell press. Tas nozīmē, ka kāda jēga šodien taisīt rows. Un pull, tā kā movement ir principā no augšas uz leju, no priekšas uz aizmuguru. Ja tu vēlies, lai es tev palīdzu ar šo visu, aizēj pačako pirmo linku aprakstā, tur to pieteikties uz 1-pret-1 coachingu. Un 2., 3. ir Latviešu izaugsmes cilts, kur vienkārši veidoju šādu kopienu, kur es arī svētdienās Discord serverī taisu šo grupas videozvanu, kur mēs vienkārši aprunājam savus mērķus, dodam citiem padomus, dodam šo atbildības sajūtu, kā mēs vienkārši varam šauties vairāk un precīzāk uz savu mērķi. Tāpēc, ja tev atgādina katru nedēļu ir, un tu esi atbildīgs kādam, tas ir daudz savādāk. Tā kā daudz vieglāk turēties pie tā, tāpēc tu neesi viena cilvēka komandē. Es būšu priecīgs tev redzēt nākošu svētdienu tur, parunāties ar tevi. Tā kā aizēj, noteikti pievienojies, nospied to interesēt pogu vai kas arī nebūs. Bet tas ir vispār šie vloga, tiekamies rīt. Abonē man kanālu, nospied to sarkano podziņu, tu vēl neesi izdarījis to. Ja tev patīk šis vlogs, noteikti nospied arī to īkšķi gaisā un aizsūt savam draugam, tāpēc gan jau, ka viņam arī patiks. Un nāc ar mani izšojamies caur atmosfērai. Es aizmirstu arī par treniņu programmu pateikt, tā kā aizēj pačakot to arī aprakstā.